Perspektīvais veids, ar ko mēs vispār visvairāk vēlētos nodarboties, ka tieši kaut kādu dizaina projektu realizācija, tas varētu būt, kad ir kaut kādas skices vai idejas vienkārši, varbūt mēs vēlāk arī redzēsim video materiālus, kā tas izpaužās reāli un taisīt augšā no šīs, realizēt šīs te idejas, kas ir tikai uz papīra, realizēt reālā izskatā kaut kādā. Tad, kad tu skaiti naudu, tad varbūt saka, kā tam pasūtītājiem, cik naudu viņas ir jāskaita. Viņš, piemēram, grib 30 minūšu, aiznest tādu uzšņāpumu, 3 burtus, ja, piemēram, kaut kā tur kā KGB vai kaut ko tam līdzīgu, vai KPSS un iekustināt. Tātad par cenām runāt, tad, piemēram, tāda kā jūsu kanāla galviņas. Jā, pareizi. Es gribu atgādāt, mīļie cilvēki, jāsaka paldies, jāsaka milzīgs paldies Silikonam, jo viņi paši radīja kanāla 4 galviņu. Mēs nevārdu neteicām, mēs vienkārši teicām, vajag galviņu, un viņi atnes tādu. Tā bija. Vienkārši mēs radījām šo tēlu, un tad mēs tam kanāla 4 šo tēlu atvedu šeit. Jā. Šis tēls ir maziem īsiem matiņiem un virlējiem mūsu radīts. Ja šādi galviņi maksātu normāli, kaut kāds 100 latu sekundē, tad rēķināt kaut kāds, laikam, 10 sekundes, 1000. Tā nieka nauda, tas ir tas sākumā. Mēs tūlbās vienkārši tiksim pie mūsu galviņas, un mēs viņu vēlreiz ar apstīt, mēs ilgs meklējam. Bet, ja organizēt sarežģītās darbas, liek kopā video ar 3-dimensiju grafiku, 120, 130 latu sekundē, ja ir vēl kaut kas trakāks, tas 150 latu tas ir robeža, šurāk nekāpjam augstāk. Tas ir lēti salīdzināt ar pasauli? Tas ļoti lēti, vēl Norvēģi eksploatē mūsu cilvēku darbu un burtiski šo smiekla naudu pasūta 12 minūtes reiz, domāju, kas tur sanāk kopā. Viņi maksātu kaut kādas, nezinu, vismaz 5-kāršu naudu, ja būtu savās mītnes zemēs to darīt. Jā, ko, bet es domāju, ka ir vērts pastīties, jo man tā galva, man jau viņa dikti patīk. Kā teikt, latvieši pripliļi. Tad esam atpeldējuši. Tas ir līdzīgi. Jā, bet tagad man atcerās vienkārši Kudiņa kungām viens tāds pavisam nopietns jautājums. Es saprotu, ka pasauli piedāvā dažādus šos te multimēdiju centrus un dažādas iespējas, ar ko strādājat jūs, un kāpēc tas varbūt ir pagaidām Latvijā tomēr pietiekam unikāls variants? Unikāls. Patreiz pamata bāze visiem 3-dimensionāliem darbiem ir tieši silikons. Paši silikona grafikas mašīnas, ja, uz kurām arī tiek eksploatēts tā programma, kas nāk no Wavefront. Šeit ir, tiek simulēts matemātiskā veidā, un pēc tam tas tiek vizualizēts šitas te Zemes gravitācijas spēks un visa molekulārās pievilkšanas spēku. Tā faktiski ir tā joma, uz ko šobrīd praktiski nav spējīgi realizēt, nav iespējams realizēt ne uz vieniem citiem kompjuteriem, kā tikai silikona grafikas kompjuteriem, izmantojot šīs te ekskluzīvās programmas, kā piemēram ir Wavefront. Jā, bet tad man pavisam vienkārši tāds jautājums, pašam interesē, lai šādi te gabaliņi, piemēram, uzradīts, cik ilgi ir, un cik cilvēkiem, un cik ilgi ir jāstrādā? Gads, mēnesis? Tas ir ļoti dažādi, un tas ir galvenokārt atkarīgs no tā, kāds ir programma nodrošinājums. Jo programma nodrošinājums ir dārgāks un labāks, ja tāds cenas programma nodrošinājums sniedzos ar daudzām nullēm, ja. Ja ir veido speciāls klips, ļoti dārgs, ekskluzīvs klips, speciāli veido programmu, apakšprogrammu šim klipam par godu tikai. Ja tā ir filmas ļoti slavens, tad bieži vien šajā filmā par godu pieprogrammē kaut ko klāts. Tad kādā gadījumā tu ņem palīgā visus pārējos kolēģus no pārējām nodaļām, vai kas ir šīs smadzenes, kas nodarbojas ar klientu? Tātad smadzenes ir mūsu studijas režisore un filmu direktori. Un, protams, mākslinieki, galvenais mākslinieks un studijas vadītājs un dizaineri. Kā tas iznāca, kad jūs esat silikons? Vai īstais silikons nav mazliet skaudīgs, vai silikona tā firma, vai kā tas ir? Vai jūs esat aizņēmušies no viņa, vai sadraudzīgās simbiozē, kā tas ir ar to? Neapšaubām, ka es zinām līdzību šo silikona grafiku. Domāju, ka just, ka līdzība, ja. Ja, kad mēs startējām, mēs speciāli prasījām atļauju silikona grafiku Finlandi, vai drīkstam izmantot šādu nosaukumu. Viņi teica, vai not? Mums vienkārši, ja mēs silikona grafiku, mums ir tikai silikons. 2 burti savādāk, pēc tam, ka viens vārds, viņi teica, jā, kāpēc gan ne, un tā mums nav bijuši nekad problēma. Mēs esam autorizētie dīleri Baltijā. Es zinu, ka tomēr ir ne tikai šī darbība, bet es nezinu, vai mēs par to tēmu runāsim, bet jums arī darbība, ka jūs esat zināmā mērā pārstāvat kādas firmas intereses, un ka jums, cik es saprotu, var iegādāties daudzas lietas par ļoti labām cenām, un daudz vienkārši to nemaz nezinu, jo visi skraida apkārt, un
iegūt profesionālu apertūru un informāciju par profesionālu apertūru Latvijā nav viegli. Pirms te bieži jārunā uz Iberam jāstāst. Vienkārši kā mēs tam nokļuvām, sākām ar to, ka mēs veidojām šos darbiņus un imtī nāca ziņkārīgie padomu prasītāji. Kā to var, cik tas maksā, bet mēs reāli to strādājām. Mums beigās apnikts viss, mēs teicām, labi, jāliek tā lieta uz komerciāliem pamatiem, kodinās speciāli nodaļa, kas to dara kā tirgo un komplektē profesionālas sistēmas. No televīzijām līdz komputeru studijām, līdz multimediju sistēmām, bet tikai profesionālās. Mēs profesionāls domāt, principā, ir ražošanā, tad kaut kāda komerces darbība. Tur var profesionālu produktu, mēģina atpilnīt viņa vērtību, bet tas būtu komerces darbība. Bet, piemēram, šīs kameras, kas jums šeit strādā, domātas ir profesionālam darbam. Tātad, vai es pateiktu kaut ko pārējiem, nezinu, tur 100,000 skatītājiem. Kādreiz populārāks bija kompjūters, jā, tagad jauns vārds dators. Nu, tad tur nāk profesionālās jau arī video kartes, audio kartes, jā, kur no kompjūtera bāzes var taisīt jau tieši video klipus, ierakstīt, apstrādāt, tur kombinēt, jā, arī te bija tas darbs, jā. Uz reāli jau video signālu likt virsū multiplikācijas un visas, jā. Mūsu lozungs katrā lauka sētā savu televīziju. Es ceru, ka piepildīsies. Bet reāli mūsu klienti Latvijas valsts televīzija regulāri apkalpojam, Baltkom TV, Pica TV, uzskatām mūsu projektu no A līdz Z, līdz pat, tādi, kādi viņi ir. Ļoti daudz Big TV, pat ne tikai Rīgā, ar Rēzeni, Liepāju, Daugavpils, LTS. Un tas brīnišķīgi klienti, ka mēs, cik varam, tik palīdzam. Kad Gintars Kavats startēs ar savu televīziju, teiksim, nokomplektējuši savā lauka sētā savu televīziju, un startējuši. Lūk, bet tad uzreiz tāds, vai uz šobrīd, tas ir tāds varbūt arī ne īpaši korekts jautājums, vai jums arī ir konkurenti tepat kaut kur Latvijā vai Rīgā, vai zināmā mērā jūs esat monopolists laimīgā kārtā? Nē, neapšaubām, ka konkurenti citādi nebūtu interesanti. Mēs esam monopolis vienā ziņā. Pirmkārt, konkurenti mūsu paši, varētu bērni, mūsu audzēņi, Pica TV, konkurenti ar to vien, ka tur strādā, pusi no māksliniekiem bijušie silikonisti vai konsumieši. Otra konkurenta mums varētu būt, ir tā studija Rīgā MTG, viņiem būs viena perfekta silikona grafiskā mašīna, tāda maz neliela beztrokšņa studija, bet plus viņām tur kāds čibena un zāģējums dara. Tad ir ļoti daudz, patreiz attīstās tāds, teiksim, pusprofesionāls, kas ir uz IBM, parasti kompjutera bāzētas studijas, kur ir vienkārši zēni eksperimenti, ar multimediju iekārtas kaut kādas. Spēlējāt, bet spēlējāt profesionāli, jau tā, ka tā pasties tā, ko tie mazie knausi arī dara. Un visā Baltijā 95% mašīnām Latvijā atrodas. Igaunijā ir smieklīgas 2, un Lietuvā kā 1 silikona grafiskā mašīna. Un tad varētu sist pie krūtīm, es skaļā balsī, tas tiešām ir mūsu nopelns, ka mēs esam veidojuši tādu invāziju Latvijā. Latvijā ir ievazājuši ļoti ekscelents, perfekts superkompjūteris. Paši būtiskākā. Es saprotu, ka jums tad ir jauns mājvietas, sālsmaizi, es ar sālsmaizi vēl neesmu aizgājis. Es domāju, ka tu tad, kurā vietā var ierasties pie tevis, jo šeit 9 jau no rīta, kad tu tāds saķemējies un skaisti gaidi klientus, tad kur ir šī leģendāra adrese? Es zinu, ka tiem telefoniem tad kaut kas jāliek priekšā, kaut kāda cipari. Tātad šī leģendārā adrese ir Rīgā, Pērsas ielā 2. Šī māja ir pazīstama ar to, ka tur viena slavena banka, piemēram, tāda kā Top banka bija pirmā stāvā. Pat cik mēs esam otrā stāvā, man tāda pārliecība, ka mūs neskars Top bankas liktenis. Tātad visi interesēti laipni lūgti un par jebkuru jautājumu varam izrunāt. Dienu mākslinieki strādā un saprogrammē tos kompjūterus, uzdod viņam darbu un pa nakti kompjūteri veic visus matemātiskos aprēķinus, lai beigās būtu tas, kas tiek uz ekrāna. Un tad Gintars Kavats kā vienmēr savā kabinetā dienu un nakti. Es satiku viņu no rīta, pusdienā un tagad arī vakarā. Laikam tagad arī brauc uz darbu. Es ēdu uz laiku kabinetā, graužu, ceru kafiju. Nē, viņš mānā. Viņi patiešām strādā tieši tāpat kā Kanāls 4. Paldies, kungi, par veiksmīgo darbu!